Ir cilvēki, kas paklausās raksturojumu par savu datumu un saka, nē, tas neesmu es. Un es varētu pat teikt, ka jā, viņam ir taisnība, jo pārsvarā jau mēs dodam to pozitīvo pusi un to otru pusi nemaz nestāstam. Mēs taču visi gribam būt labāki. Bet kā piemēru mēs varētu paņemt, piemēram, divnieciņus, tie, kas ir dzimuši 2. datumā. Un šie cilvēki no pozitīvās puses, tie ir ļoti jūtīgi, empātiski, viņi spēj veidot labas attiecības, bet no negatīvās puses šie cilvēki ir tie, kas svārstās, šaubās par sevi, viņi nav pārliecināti, viņi ir diezgan lieli manipulātori, viņi izmanto tātad informāciju, lai manipulētu ar citiem cilvēkiem. Viņiem patīk kritizēt, viņi apzinās, ka viņiem ir laba spēja darboties ar savu balsi. Un to viņi arī var izmantot gan pozitīvā nozīmē, gan arī negatīvā nozīmē. Divnieciņi paši pa sevi, viņi varbūt arī ļoti labi dziednieki, bet lai būtu par šo pozitīvo cilvēku, pie tā ir vēl jāpiestrādā. Mēs ļoti bieži dzīvojam savas negatīvās īpašības un pat neapzināmies. Mēs īsti nesaprotam, jo mums šķiet, ka tā ir labi. Tā ir mūsu katra morāle, kā mēs sadalām, kas ir labi un kas ir slikti. Un pēc mana ieskata tas ir labi, bet pret citu skatoties, tas nav labi. Un kad mēs dzīvojam tieši no morāles principiem, tad mēs dzīvojam ne īsti pareizi. Mums ir jādzīvo no sirds, lai būtu labi visiem.